Atgriežamies izstādē Riga.com. Mums ir inovācijas stenda inovācijas sviests, un šeit ir atnākusi Jāna no Transporta Sakaru institūta, un viņa pastāstīs, ko Transporta Sakaru institūta dara Riga.com, ko jūs varat piedāvāt varbūt uzņēmējiem, nezinu, varbūt darbiniekus jaunos, un vispār varbūt ir kaut kāds aktuālās mācību programmas, kas ir saistīts ar IT jomām vai kā, bet, vārds Transporta Sakaru institūtam. Jā, mēs esam TSI, Lietišķo zinātņu universitāte, un mums tiešām prieks atrasties šeit un piedalīties konferencē, jo tiešām tās tēmas ir saistītas par kiberdrošību, par inovācijām IT, tāpēc mēs šeit, un tā kā tagad varbūt mēs meklējam vairāk sadarbības partnerus un arī cilvēkus, kas varbūt ieinteresēti maģistru programmās. Ir vairākas programmas, es pat nevarēšu izcelt kādu programmu, jo tiešām visas ir modernas, dinamiskas, inovatīvas. Skaidrs, sapratāt, visus TSI mācīties. Droši. Mums ir lidmašīna, ir IT, visi. Nē, es, kad paskatījos, jā, jums ir robots, jā, kas spēlē šahu un visi šie simulatori. Dambretes atvainojos. Šaks ir tā kā tālākais solis. Nākamais solis, jā. Un visi šie simulatori man arī sagribējās iet tur mācīties, tā kā man šķiet, jūs studenti ir ļoti laimīgi cilvēki, kas var arī gandrīz praksē izmēģināt. Pastāstiet, kādi ir bijuši kaut kādi interesantākie vakar šodien apmeklētāji, varbūt ir izveidojušās kādas jaunas sadarbības vai radušās jaunas idejas šajā pasākumā? Sadarbības vēl nebija, bet ir potenciālie cilvēki, ar kuriem mēs varam sadarboties. Un viens no gadījumiem bija tā, ka atnāca pie mums cilvēks, ka viņš ir pasākumu vadītājs. Un, ja mēs vēlamies Ziemassvētku tur jaungadu vai citu, tad droši varam rakstīt viņam. Bet pēc tam viņš pateica par vienu projektu, kurā mēs kopā varam iesaistīties. Tā kā tagad mēs visus tos nosacījumus izlasīsim, ar viņu tiksimies. Varbūt arī izradīsies kaut kāda iespējas sadarbībai. Jā. Arī citi forši dalībnieki un vienkārši cilvēki, kas nāk, interesējās, varbūt viņi vienkārši atnāk, paņems konfekti, bet pēc tam mēs sākam runāt ar viņiem un izskatās, ka tiešām viņiem ir interesanta programma, piemēram, maģistra programma. Cik šobrīd TSI ir studentu aptuveni? Grūti pateikt. Nezinu. Es zinu, ka laika mums bija ļoti daudz pirmkursnieku, ap 300, 400, un tā kā mums tiešām tie studenti nāk no visām valstīm. Erasmus Plus programmu uz pusgadu pievienojas arī studenti no Francijas un citām valstīm, tāpēc, to kopēju skaitu es nevarēšu pateikt. Vai Transporta Sakaru institūts arī sadarbojās ar kādām, zinātniski pētnieciskajām iestādēm, vai varbūt jūs paši esat zinātniski pētnieciskā iestāde? Sadarbojamies ar Rīgas International lidostu, jā, arī ar centrālas pārvaldes statistiku un citiem uzņēmumiem. Un tiešām pie mums vēršās tie lielie uzņēmumi, vai kaut kādu problēmu risināt, vai kaut ko izgudrot, tad ir mūsu profesori ar studentiem, kas tiešām palīdz un kaut ko veido. Vai jūs esat varbūt arī starp tām augstskolām, kurām jau ir darba devēji, kas gaida rindā, kad būs jūsu absolventi? Ir darba devēji, un tiešām es vēl jums pastāstīšu par vienu pasākumu karjeras dienā, kad mēs kopā saistām uzņēmēji, tā kā darba devējus un studentus. Un viņiem ir iespēja tiešām klātienē iepazīties, un darba devēji var prezentēt sevi un savas vakances, kas ir pieejamas, un studenti var uzzināt, kur viņi var turpmāk strādāt. Iepriekšējiem gadiem daži studenti, kas tiešām pēc karjeras dienām izveido kaut kādu sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem. Un ne tikai Latvijas uzņēmumiem. Un kurā datumā šis pasākums notiek? 12. novembrī šogad. 12. novembrī, un tas notiks pie jums institūtā? TSI telpās. Jā. Tas ir kur? Lauvas iela 2. Ķengaragā. Ķengaragā. Ļoti labi. Tātad tie, kas meklē darbu un domā par šīm te jomām, vai tie, kas meklē darbiniekus, lūdzu, lepni aicināti TSI. Un varbūt kāda ir TSI, kaut kāda nākotnes plāna ir zināms, kas ir kaut kāda, varbūt būs kāda jauna programma vai kaut kas ieplānot? Es varu pastāstīt, es nezinu, cik varu to atļauties, bet es pastāstīšu. Mums plānojas no jauna semestra ieviest jaunu atsevišķu IT projektu programmu,
Un laikam, ja es nemaldos, tā būs dubulta diploma programma. Mums ir vienīga tā sadarbība ar UW Bristol, ar citu universitātu, un pēc universitātes pabeigšanas tev ir 2 diplomi, gan no Latvijas, gan no Lielbritānijas. Tāpēc, jā, turpmāk viss būs mūsu mājaslapā. Sekojiet informācijai, ir ļoti ar IT saistīti interesanti jaunumi. Lai veicās Transporta sakaru institūtam atlikušajā pusotrā stundā, Riga.com vēl var paspēt atnākt, parunāties, uzspēlēt dambreti. Un jā, paldies par uzmanību!